Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 8. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Izmainītā pasaule. Varbūt šodien tev būs iespēja doties dabā un pastaigājoties sameklēt pierādījumus Dieva radīšanas skaistumam un tam, kā grēks ir šo skaistumu sabojājis vai mainījis. Bet tagad klausies, kā izskatījās pasaule pēc plūdiem. Piecēlušies no godīgas pateicības lūgšanas, Noa un viņa ģimene pavērās apkārt. Redzētais viņus satrieca un tie noskuma. Skaistā pasaule, ko viņi bija pazinuši pirms plūdiem, bija zudusi. Tās vietā pavērās skarba, neauglīga ainava. Trakojošie ūdeņi bija atstājuši kalnus robainus un kailus, un pa zemi salūzuši kā sērkociņi bija izmētāti koku stumbri. Skaistie dārgmetāli, piemēram, zelts un sudrabs, tagad tika aprakti dziļi zem akmeņiem un zemes pīšļiem. Viņi nekad vairs nemirdzēs uz zemes virspusē, kā tas daudzviet bija agrāk. Raugoties uz apkārt valdošo postažu, noskumušie cilvēki vēl skaidrāk saprata ļaunuma tālajošās sekas. Vispirms ļaunums bija saindējis cilvēku sirdis, un nu tas atstāja rētas visā pasaulē. Dievs redzēja viņu skumjas un saprata tās, jo arī pats jutās noskumis. Atbrīvot pasauli no ļaunuma bija mīlošas sirds darbs, bet pat tas, kas tiek veikts laba mērķa vārdā, nevienmēr ļauj izvairīties no skumjām. Nevēlēdamies, lai cilvēki ilgstoši paliktu bēdīgi, Dievs paveica kaut ko īpašu. Ko viņš izdarīja? Par to lasīsim 1. Mūzus 9. nodaļas 1. pantā. Un Dievs svētīja Novu un viņa dēlus un sacīja: Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi. Cik brīnišķīgu darbu Dievs paveica! Viņa svētība nesa mieru, prieku un jaunu sākumu, jo šie cilvēki bija palikuši viņam uzticīgi. Noa zināja, kas jādara. Ar Dieva svētību viņiem bija jārada ģimenes, kurās pasaulē nāktu lielākais dārgums – bērni, tieši kā Dievs to bija noteicis. Viņiem savā izmainītajā pasaulē bija jāsāk veidot jēgpilna dzīve. Tas nebija viegli, bet, ja viņi cerēs uz to kungu, viņš atjaunos to spēku. Padomā un pastāsti. Dievs neatstāja Novu un viņa ģimeni vienus. Viņš svētīja Novu un tā ģimeni. Kā Dievs ir svētījis tevi un tavu ģimeni? Es priecājos, ka atkal varēsi dzirdēt atmiņas panta dziesmu. Aicinu tevi vēlāk to kādam arī nodziedāt. Lai skan!
apžēlojies, apžēlojies par mani, ak, Dievs. Apžēlojies, apžēlojies par mani, jo pie Tevis meklē patverumu mana dvēsele, un Tavu spārnu es paglābjos, kamēr nelaimību skaram, kamēr nelaimību skaram. Psalmi 57, 2. Apžēlojies, apžēlojies par mani, ak, Dievs. Apžēlojies, apžēlojies par mani, jo pie Tevis meklē patverumu mana dvēsele, un Tavu spārnu es paglābjos, kamēr nelaimību skaram, kamēr nelaimību skaram. Psalmi 57, 2. Laiks lūgšanām. Nometieties ceļos, kā to darīja Noā un viņa ģimene pie altāra. Pateicieties Dievam par viņa svētībām tavā dzīvē un par to, ka viņš mums sniedz mīlestības pilnus norādījumus.